Esiet sveicināti! Es esmu Agnes Petersone, sociālās aprūpes studente un balss aktrise. Manu balsi jūs iespējams esat dzirdējuši animācijas seriālos, reklāmās un filmās, un ar mani kopā ir mana dzīves biedrene. Sveiks, klausītāji! Es esmu Anna Niedola, un šobrīd mēs stāvam pretī mūsu ģimenes tuva drauga un mākslinieces Līgas Ķempes darbam ar nosaukumu Miers. Tā ir 60 cm plata un 50 cm gara. Glaznota ar eļļas krāsām uz audekla, ko papildina metāla lapiņas zelta krāsā. Kā jau nosaukumā minēts, šī glezna izstaro mieru. Tādu, kādu varam sajust esot ārā, siltā vasaras vakarā, kad apkārt dzirdami tikai putni un dzīvnieki. Ja jūs tagad ar abām plaukstām pieskarsieties gleznas malām un virzīsiet plaukstas tuvāk viena otrai, jūs sajutīsiet trauslo, nevienmērīgo struktūru, ko veido metāla lapiņas. Tajā caurvīs šauras, apļveida formas sarkanos toņos, kā planētas, kas riņķo ap sauli, kā mūsdienu steidzīgais rīts, kas nebeidz pulsēt, kā darbi, kas jāpaveic un lietas, kas jāatceras. Taču gleznas centrā atveras cita pasaule. Tajā uzgleznots neregulāras formas aplis, kurā tropiskos džungļos starp divām palmām iekarināts šūpuļtīkls. Tajā attēlots tēkraklā ģērbts vīrietis ar platmali galvā. Viņš sēž šūpuļtīklā ar muguru pret mums. Tālumā spoži spīd apaļš mēnesis, un viņam visapkārt tumši zilas debesis ar baltiem punktiņiem. Kā zvaigznes vai jāņtārpiņi. Tie ir izkaisīti visur, radot sajūtu, ka debesis ir bezgalīgas. Vīrietis, kas attēlots gleznā, ir Annas tētis, un par patieso stāstu viņa pastāstīs pati. Mans tētis tiešām bija Dienvidamerikas Peru džungļos un piedzīvoja personiski dziedinošo pieredzi. Viņš piedzīvoja šo mieru, atrodoties šūpuļtīklā un sēžot tajā viens. Sajūtu, ka visa pasaule ir pie viņa kājām un debesīm nav robežu. Visapkārt tumšas debesis, kuras apņem, tās pilnas ar mazām gaismiņām, vai tie jantāriņi vai spīdīgas vabolītes, bet sajūta esot bijusi maģiska un tāda kā ārpus realitātes. Šo pieredzi stāstu viņš ir uzticējis man, bet sākotnēji viņš to uzticēja arī māksliniecei. Tas bija tik detaļu un emociju bagāts, ka iedvesmoja viņu radīt šo gleznu, pasaulīga miera pilnu. Mēs novēlam tev, klausītāji, šodien, rīt vai jebkurā citā dienā vismaz reizi piedzīvot sajūtu, kurā esat patiesā mierā ar sevi un visa pasaule var pagaidīt.